Labdien, kolēģi! Jāsaka tā, man ir tādas šobrīd divējādas sajūtas. No vienas puses es ar tik ļoti lielu prieku esmu atkal pie jums. Tiešām prieks jūs ir redzēt, būt Kuldīgā, neskatoties uz to, ka man šobrīd dzīve un darbs ir aiznesuši uz Rīgu. Jebkurā gadījumā Kuldīga man ir un būs sirdī vienmēr. Sēžot šeit, atcerējos jūs brīnišķīgos seminārus, kuros esmu vairāk kārtīgi piedalījusies un dzirdējusi lekcijas un uzaicinājumus un jūsu padarītos darbus. Tas ir no vienas puses, un no otras puses, protams, ir satraukums par to, ka tas iemesls, kāpēc es esmu šeit, nebūtu nav tāds priecīgs, kā man gribētos. Teikšu tā, ka esmu iepazinusies un izlasījusi jūsu sūtītās vēstules. Paldies jums liels par to! Kopumā pilnībā piekrītu jums, ka tehnikumā šajos gados ir izdarīts ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un ar tehnikumu mēs lepojamies, īstenībā vienmēr esam lepojušies un varam lepoties ne tikai Kuldīgas novadā, bet arī visā Kurzemē, un es domāju arī Latvijā. Un tehnikumam šobrīd top ļoti mūsdienīgs kompetences centrs, un tehnikums ir attīstījies nepārtraukti, un šobrīd šo attīstību mēs redzam īpaši strauji tieši caur šo infrastruktūras izbūvi, bet, protams, ka tehnikuma attīstība nav vērtējama tikai kā infrastruktūras izbūve, kas ir tik ļoti vajadzīga mūsu jauniešiem un skolotājiem, bet tehnikumā attīstība ir vērtējama arī caur skolotājiem un caur skolniekiem. Un jāsaka, ka jums ir ar ko lepoties ar jūsu skolnieku sasniegumiem. Esmu arī vairāk kārtīgi bijusi jūsu izlaidumos, un ja man jāpasaka ir vienā vārdā, ar ko man visvairāk asociējās jūsu skolas izlaidumi, tad tas varbūt būs ne tie sasniegumi, kur jums viennozīmīgi ir bērniem, bet tā cilvēcīgā attieksme un tā iejūtība un vēlmē palīdzēt tam komandas vājākajam, ko es esmu sajutusi jūsu izlaidumos. Tas ir tas caur to sirsnību, ko no audzinātājiem, kuri runājuši šajos pasākumos, esmu sajutusi jūsu skolā. Kopumā tas arī noteikti ir radījis jūsos tādu komandas un kopības garu, kurš šobrīd šajā situācijā visnotaļ ir jūtams un kurš arī noteikti ir jārespektē. Tā kā no savas puses es varu jums, kā jau teica Ines Kļaviņa, es varu būt jums kā atbalsts, es centīšos no savas puses, cik es varu izdarīt, būt jums kā plecs, kā palīgs.